Šovasar aprit 4 gadi, kopš ar smskredit.lv labvēlību darbojas projektu konkurss labiedarbi.lv. Projektu konkursa ietveros tiek atbalstīti radoši, talantīgi, apņēmīgi un mērķtiecīgi Latvijas iedzīvotāji. Arī jauniešu iniciatīvu projekts Lūdza TV ir izveidots ar labiedarbi.lv atbalstu. Un kopumā šajā jubilejas pasākumā Ludzas un Ciblas novadi tika pārstāvēti kuplā skaitā. Un starp daudzajiem projektiem Lūdza TV komanda novēl labiedarbi.lv vēl atbalstīt daudz un dažādus projektus, aktīvus un mērķtiecīgus cilvēkus un viņu idejas. Svinīgajā daļā mēs dzirdējām For Finance izpilddirektora Toma Jurjeva domas par smskredit.lv veidoto labdarības projektu labiedarbi.lv, kā arī labiedarbi.lv vadītājs Jelena Šlihtas sirsnīgo uzrunu pasākumu dalībniekiem. Ja mēs sapratām, ka mēs gribam atbalstīt tādus cilvēkus, kam ir talanti, kam ir sapņi, kam ir mērķi, kam ir idejas, bet varbūt viņiem nedaudz pietrūkst finansējumu, lai šos talantus attīstītu un šos mērķus īstenot. Un nebija Latvijā šādas iniciatīvas, kas palīdzētu šādiem cilvēkiem. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo tikai talantīgi cilvēki, kur realizē savus mērķus, attīst Latviju, un tādā veidā visa Latvija kļūst labāka, un tas ir ieguldījums mūsu nākotnē. Un, es nevienu brīdi nenožēloju, kad mēs nolēmām riskēt un veidot projektu Labiedarbi.lv, jo tas bija izaicinājums, tas bija risks, un daudz teica, ka mums nesanāks. Bet sēžot šeit zālē, skatoties šos fantastiskos priekšnesumus, skatoties, kad zāle ir pilna ar cilvēkiem, ar priecīgiem cilvēkiem, ar pozitīviem cilvēkiem, es sapratu vēl vienu atziņu, ka ne jau mēs veidojam projektu Labiedarbi.lv, bet tie esat visi jūs, jo vienīgais, ko daram mēs varbūt finansējam nedaudz, bet nauda jau nav nekas īpaši. Jo, ja nebūtu jūs, tad projekts nepastāvētu, jo tikai dēļ talantīgiem cilvēkiem un dēļ labām idejām šis projekts pastāv 4 gadus. Man ir patiesa gods šovakar atrasties cilvēku vidū, kuri tiešām tic un kuri zina, ka viņi vēlas sasniegt šos viscēlākos mērķus un visaugstākās virsotnes. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, kā nelabvēlīgs liktenis mūs katru savā pasaules malā tur. Vai satiksimies kādā ielas stūrī, kuram daudzreiz būs jau mainīts nosaukums, vai uz mīlētāju nosēdēta solā, kuram blakus vērmaņ par kā lauvas skumst, kā rietum vēji, kas krastā pūš, aizkāpā aizķēries mans mūž, zem priekšu zariem, kur viši zied, vējš vienmēr veco šūpuļ dziesmu dzied. Kad līdz laukā tu smaidot nāksi pretī, tev rokās ziedēs 10 vasaras. Tad grūti atšķirt būs, kas mirdzēs spožā, vai tā rasa ziedos būs vai nas.